Sveiki! Patentu valdei amatniecības jautājumi kļuva aktuāli brīdī, kad stājās spēkā jaunā regula par ģeogrāfisko izcelsmes norāžu aizsardzību, bet tas, ko var pieminēt, ir, ka, protams, mēs to redzam kā veidu, kā iesaistīties un veicināt atpazīstamību un potenciālu amatnieku labklājību nākotnē. Paldies! Es jau dzirdēju mazliet ieskicējumu arī par manu nākamo jautājumu, kas ir, kādi ir galvenie riski tradicionālajiem amatniecības prasmēm un produktiem Latvijā? Mazliet dzirdēju, piemēram, par Līvānu gadījumu, par to, ka principā tas ir pašvaldības rokās. Linda pieminēja izglītības jautājumus, varbūt jums ir vēl kaut kas. Jānis teica, ka ir viss kārtībā, ka nav apdraudējuma. Es varbūt par savu sāpi, ko es izsaku katrā izdevīgā gadījumā. Manuprāt, pamats ir izglītības jautājums. Tātad, lai kaut ko iemācītos, ir jābūt zinošiem skolotājiem. Skolotājiem, mēsteriem, kuri prot paši, tātad, kuri spēj iemācīt. Un tagad ir, protams, es visvairāk varu runāt par keramikas nozari, bet arī skatoties tādā plašākā kontekstā, ļoti liela, protams, ir tekstīliju nozare amatniecībā, tāda tiešām, es teiktu, dominējošā, un tad visas pārējās amatniecības nozares, kas ir publiskajā telpā, tā kā, teiksim, metāla apstrāde, koka apstrāde, keramika ir diezgan apjomīga, bet tomēr. Katrā no šīm nozarēm ir savi meistari, kas vai nu prot vai neprot šīs tradicionālās prasmes. Viņi jau prot izgatavot kaut ko, jā, amatnieciski, bet tieši tradicionālās prasmes ir visgrūtāk definējamās mūsdienās. Un tādēļ arī tāda šķēpa laušana, varbūt arī Brīvības muzeja gada tirgu, kuru tad jāņem, pats meistars uzskata, ka viņš ir ārkārtīgi tradicionāls, bet muzeja komisija nolēma, ka tomēr nē, un otrādāk. Un keramikā tātad līdz, kā rāda manis šī veiktā aptāja, kas tika pieminēta, ja, gada tirgu, tātad lielākā daļa meistaru, kas strādā kvalitatīvi un rada priekšmetus mūsdienu tirgumu, ir profesionāli, kas to dara, ir mācījušies Lietišķās mākslas vidusskolās Rēzeknē, Rīgā vai Liepājā. Tā ir tā pamatbāze, ja, kas ir apguvuši to amatu profesionāli. Tad vēlāk nākamos gados, kad neatkarības pašā sākumā tika atjaunināta amatniecības kamera, bet kamera jau nemācīja. Kamera tikai izdeva dokumentu uz tanī brīdī, lai cilvēks varētu legalizēt savu darbu, ja viņš nebija nekur mācījies. Tad tā bija tāda paralēlā struktūra. Ja. Mūsdienās ir vēl sarežģītāk, bet patiesībā strādāt var jebkurš, kurš ieņēmuma dienestā izņem atbilstošu dokumentu, ja, vai viņam ir prasmes vai nav. Tas jau interesē tikai viņu pašu un pircēju. Ja. Tā kā, problēmas pastāv neapšaubām. Es nekādā ziņā nevaru apgalvot, ka problēma nav. Un varbūt ir pats pēdējais brīdis sākt par to runāt. Mēs kā uzņēmums rīkojam arī meistarklases. Un esam diezgan daudz apmācījuši cilvēkus, gan no ārzemēm, gan Latvijā. Un es arī palīdzu veidot darbnīcu, jo šobrīd top vēl viena darbnīca Cēsīs. Un tā kā es savu veikumu saglabāt tās tradīcijas, vai tās ir tieši kā senās tradīcijas, diez vai, jo mēs tomēr gribam ražot arī. Bet mēs arī mākam kaut ko tā kā pa vecai modei. Mēs neesam... Mums ir lakta, mums ir uz ogļu ēzes, kur sildīt, un mēs kaut kā tā mēģinam saglabāt. Un arī mēs no vēstures artefakti ir nonākuši pie mums, ejam uz muzejiem, pētam, un arī mēģinam replicēt, piemēram, seno latgaļu kaujas cirvjus, un piedalāmies tādās lietās. Jā. Kā jums ir, piemēram, ar viltojumiem vai intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem, vai tas jūs neskar? Ir daži uzņēmumi, kas mēģinājuši kopēt, bet viņiem pašiem jātiek. Tas uz viņu sirdsapziņas ir. Mums konkurenti mums prasa, vai jums ir konkurenti? Nav konkurenti, jo amatnieki jau nav tik daudz gribētāji uz
uz produkciju ir vairāk. Tad varbūt arī tā ir viena no problēmām par to, ka atsevišķās nozarēs tas piedāvājums netiek līdz pieprasījumam. Jā, tā varētu būt, jo ir maz tie amatnieki. Nu, jā, īstenībā es laikam jau tādas savas bažas un riskus izteicu, bet patiesībā vēl kad es arī tā domāju, ka laiki mainās, mēs arī maināmies tiem līdzi. Un jāsaka, ļoti daudz ir atkal tāds, cik ļoti atkal grib vispār kļūt par amatniekiem tieši jaunieši. Tā. Jo, piemēram, mums bija ļoti liela problēma, tad, kad mēs meklējām pāris gadus atpakaļ stikla pūtēju palīgu, jo mums iepriekšējais aizgāja, tad jāsaka, praktiski konkursa nebija. Un tagad arī, teiksim, ja arī atnāk jaunieši, tad es saprotu, ka ļoti reti, kurš izrāda tādu interesi, ka viņš gribētu strādāt, tas tomēr ir smags darbs, karstumā. Tas ir, lai cik tas būtu skaisti un interesanti paskatīties, bet vai tu gribētu tā darboties un to darīt? It kā nē, jo, man liekas, ka visiem kaut kāds varbūt ir cita izpratne par to, kādā veidā to nopelnīt to naudu. Protams, ir vieglāk, tagad ir, IT jomā, noteikti krietni lielākas algas. Un tas viss arī, tev ir jābūt, principā, tas ir tavs dzīvesveids. Tev ir jābūt tik ļoti tam jāpatīk, lai tu varētu to darīt jebkurā gadījumā. Šobrīd jāsaka nekādu, tādu, varbūt tādu plusiņu, vai kaut kādu motivējošu, tādu papildus, kā teikt, es nezinu, no malas, vai kaut vai tā kā papildus amatniekam īsti nav, Tas ir, ja tev tas ļoti patīk, tu to darīsi, tas ir tavs dzīvesveids, vai ne? Jo es arī zinu daudzus gan keramiķus, gan Latgalē, gan citus amatniekus, audējus, mums ir audējs studija, tas tiešām ir, tas ir tavs dzīvesveids, tātad tas ir tavs sirdsdarbs, tas tev patīk, tad tu to dari, bet, tā, lai tas būtu tā kā, tas būtu kāds, tā kā ļoti, kā teikt, izteiktu vēlēšanos, ka to gribētu darīt. Tā īsti šobrīd tas man rada bažas, jo īstenībā tas tā nav. Uz kur jautājumu man tagad bija jāatbild, jo tu pa vidu paspēji vēl uzdot dažus, un tas man ir... Es gribētu droši vien, lai tagad tu identificē tās galvenās problēmas. Tieši tautas mākslas nozarē vai amatniecībā vispārīgi, Par amatniecības prasmēm. Tādi laikam izcili meistari tiešām nav daudz. Ir tādi, kas pieproti, māk. Es arī māku adīt, bet vēl es esmu izcils meistars, es to nevarētu teikt. Es varu iemācīt kādam varbūt adīt vai radīt to drošuma sajūtu, sākt kaut ko darīt, piemēram, ar savu varbūt piemēru. Bet par to saglabāšanu. Ir tā, jau ilgākus gadus strādājot un arī organizējot tādu pasākumu Latvijā, kā satiec savu meistaru, jau vairāk kā 10 gadus. Mēs esam saskārušies ar dažādām problēmām, ka gribētos jau to meistaru uzaicināt, bet reizēm tas meistars nepiekrīt nemaz piedalīties tajā pasākumā, jo tas viss ir saistīts arī ar šī apmācība, nosacīta apmācība saistīta ar lielām izmaksām, jo tad jābūt tai vietai, kur tiem cilvēkiem nākt, jābūt papildus instrumentiem, ar kuriem strādāt. Respektīvi, varbūt tas senais veids, ka tas zelles 1 vai 2 tur varbūt pie tā meistara mācījās, ir tas labākais variants. Un arī, ja tagad ir nedaudz tā kā stress par to, ka samazinās to cilvēku, jeb jauniešu skaits, kas interesējās par tiem amatiem, varbūt tā ir tāda likumsakarība šobrīd, bet pat jau uzrādās aktualitātes, kad ir interese tomēr jauniešos un pamazām atkal varbūt mēs ejam tādu esam izgājuši kaut kādu apli, un es nezinu, es tā naivi ceru, ka tomēr mēs atgriezīsimies un iesim atkal tālāk. Jo, protams, kas vēl izglītības, runājot par izglītību,
varbūt šiem jaunajiem cilvēkiem nav pietiekoši arī motivācijas, kāpēc to darīt, tieši tā kā tikko pieminēja par to izdzīvošanu, ja, ka viņam būtu tad jāsaprot, kā viņš var izdzīvot strādājot ar to amatu. Jo varbūt ne visas šīs amatu prasmes, lai cik viņas būtu skaistas, mūsdienās nav pieprasītas. Tas arī atkarīgs ir no varbūt tāda tirgus iekšējā un no tā, kas ir nepieciešams šobrīd cilvēkiem. Protams, citas lietas ir tas, kas saistīts ir ar kādu ēdienu gatavošanu vai, es nezinu, mājas, ēkas vai citas lietas, bet reizēm runājot par to, domājot par to, cik mēs paši, kā cilvēki šobrīd izmantojam, piemēram, austās segas, austos lakatus, adītos cimdus, vai mēs vienkārši ieejam veikalā un nopērkam, ka te jau ir jāmaina tā kopīgā, ideoloģija vai tas uzskats par to, kas ir tā vērtība. Un te būtu arī tas varbūt mans valsts vai kāds tā atbildība popularizēt maksimāli šo, lai veidojās tas ritenis kaut kāds un tie cilvēki atnāk, piemēram, pie tā meistara un nopērk tos cimdus vai tās zeķes un tāda apziņas veidošana. Varbūt pie tieši šī jautājuma man nebūtu komentāri, bet vienā brīdī izskanēja arī par viltojumiem un par intelektuālu īpašumu aizsardzību. Un te es gribētu aicināt tomēr arī amatniekus apsvērt un tomēr aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, jo tas vien, ja jūs uzskatāt, ka jā, jūs zinat, ka jūsu kvalitāte ir labāka par tiem, kas jūs mēģina atdarināt, mūsdienās tomēr var redzēt, ka patērētāji nevienmēr ir ļoti vērīgi vai, kā lai to saka, ļoti iedziļinās pirkumā, un viņiem tas iespējas var arī, viņš nopirks to pakaļdarinājumu, piemēram, domājot, ka tas ir jūsu, un viņam sabojāsies priekšstats par jūsu kvalitāti, jo pakaļdarinājums droši vien nebūs tik labs. Vienkārši tomēr aicinu padomāt un izvērtēt iespējas, ir dažādi veidi, kā aizsargāt intelektuālo īpašumu, un vienmēr var atrast to sev piemērotāko. Un patentu valde vienmēr ir atvērta konsultācijām, ar mums var sazināties jebkurā laikā, lai noskaidrotu to, kas jums tieši varētu palīdzēt. Jā, Laima arī aizsāka nākamo tematu, par ko es vēlējos jums uzdot jautājumus, kas ir tieši par patērētāju un par pārdošanu. Respektīvi, kāds ir galvenās problēmas, ar kurām jūs saskaraties, pārdodot amatniecības izstrādājumus vietējā un starptautiskā tirgū? Droši vien jautājums varbūt tad vairāk Bai vai Jānim un Ilzei, kas varbūt ir tuvāk ar to. Man patiesībā nav tāda īsta, man faktiski nav pieredzes par starptautisku tirgu, tik daudz, cik kāds ārzemnieks iemaldās mūsu darbnīcā. Bet, tātad ieņēmumu dienests regulē to, kā mēs tirgojam, kā mēs pārdodam, kā mēs par to atskaitamies. Ja? Tas ir visiem vienādi, vienalga, ko tu cilvēks ražot. Ja? Protams, es esmu vērojusi, ka piedalīšanās gada tirgos amatniekiem ir periodiski ļoti neienesīga. Tas ir atkarīgs no tā, cik vai amatniekam ir sava darbnīca, uz kuru viņš var aicināt apmeklētājus. Ja viņam nav, tad viņam ir jāpiedalās šajos gada tirgos vai jāmeklē iespējas tirgot internetā. Ja viņam ir darbnīca, tad katrs amatnieks sapratīs, ka viņam izdevīgāk ir nekur nebraukt un nemaksāt nekādas dalības maksas, ja, un gaidīt pie sevis. Un tad ir vajadzīga reklāma. Un tad es saprotu, ka šīs satiec savu meistaru ir viena no šādas reklāmas iespējām. Un tie meistari, kur labprāt aicina savās darbnīcās, arī tad piedalās šajā akcijā. Vai, nezinu, vai tā ir vai nav, tas man tāds subjektīvs vērojums, ja varbūt var atbildēt. Bet man vēl gribējās varbūt piebilst pie iepriekšējās tēmas, runājot par apmācību un par studijām un par amatu mājām. Tātad es redzu te trīs amata apmācības virzienus. Tātad pirmais ir šis te profesionālās apmācības virziens jaunībā, kas notiek profesionālās mācību iestādēs, un šīs mācību iestādes tātad vairs nefunkcionē, un līdz ar to šo jauniešu nav. Tad apmācības studijās
lielākoties sākas studiju vecumā vai vecākā vecumā. Tātad tā jau ir tālāk mūža izglītība vai tālāk izglītība vai kaut kas tāds. Tā ir paralēlā izglītība, kas nevienmēr noved pie profesionalitātes, kas noved vienkārši pie brīvā laika pavadīšanas. Un tur cilvēkam netiek prasīts, lai viņš no viņa beigās sanāktu meistars. Viņš vienkārši dara to, kas viņam ir iepaticies. Savukārt amatu māja ir šobrīd es jūtu ļoti populāru, to parādīja arī mana aptauja Piedos muzejā. Populāra kā vieta, kurā ir potenciāls uzņemt amatniekus. Ne tikai, lai viņš mācītos, bet lai šis amatnieks varētu strādāt. Es zinu vairākus keramiķus, kuri strādā tieši amatu mājas bāzes un veiksmīgi strādā un pamazām vērš šo savu darbību kā vienīgo šo amatnieciskās iztikas avotu. Tātad, es saredzu šīm amatu mājām potenciālu arī turpmāk, ja vien ar piebildi vai ne, ja vien varas iestādes vietējās vai plašāk atbalsta šīs amatu mājas un šīm telpām ir iespēja būt, pastāvēt. Tā apmēram. Vai tur ir, vai no šīs varu atgriezties pie tā pēdējā jautājuma? Es patiesībā par to tirgu arī neko faktiski vairāk nevaru pateikt, man liekas. Varbūt jums ir kaut kādi komentāri domājot par šo te patērētāju, vai patērētājs labi atpazīst, piemēram, šos tradicionālos produktus, vai ir viegli komunicēt? Mazliet no manas pašas biogrāfijas. Ja, es pirmos 20 gadus, kad strādāju patstāvīgi, es ļoti intensīvi centos reanimēt, atjaunot, izplatīt Vidzemes podniecības tradīcijas, tradicionālo podniecību. Kur mēs esam nonākuši šodien? Mēs taisījām izstādes kopīgas, mums tāda neformāla Vidzemes podnieku grupa ir vēl aizvien, neviens jau viņu nav likvidējis, kurā darbojas vairāki amatnieki kopā, keramiķi. Un skatoties šodien, neviens no viņiem sevi nenosauc par Vidzemes podnieku. Tanī manā aptaujas kontekstā es sāku runāju. Ja? Tātad nevienam tas vairs nešķiet svarīgi. Man liekas, ka vienīgais potenciāls keramikas nozarē varbūt ir Latgales keramikai, kur ir šīs spēcīgās studijas kopienas, kas ir ar tādām lielākām tradīcijām. Bet vairāk es redzu nevis šo te vietas zīmolu, bet individuālo zīmolu. Un jaunie keramiķi tieši tā arī dara. Es nezinu, vai viņi ir kaut kādā veidā apstiprinājuši savu zīmolu, bet uz traukiem un uz mājaslapās un visur ir tāda un tāda ceramits, ja? Angliski, protams, ja? Un viņš mēģina to savu atpazīstamību kaut kā veidot, vai viņi ļoti pārdzīvo, ka viņi visi ir mazliet līdzīgi manā skatījumā. Es tiešām nezinu, tas jājautā tad viņiem. Jāni, varbūt jums ir komentāri par to starptautiskā un vietējā tirgus atšķirībām? Jā, vietējā tirgu mums ir vienkāršāk. Mums cilvēks, piemēram, mednieks pasūta nāzi sev, atbrauc pakaļ, samaksā rēķinu un viss. Uz ārzemēm citreiz nav tik vienkārši. Ieročus nedrīkst sūtīt, bet pēc Latvijas ieroču aprites likuma nāzis ir augstais ierocis, ja tas ir domāts miesas bojājuma nodarīšana ar fizisku spēku, ja to ir paredzējis ražotājs. Ja es saku, ka tas ir sviesta nāzis, tad viss kārtībā. Tā mēs arī piemēram, muitu aizpildot. Mēs jau rakstam, ka tas ir darbarīgs vai virtuves piedarums, kad sūtam uz ārzemēm. Protams, arī ir jāparāda sevi ārzemniekiem. Piemēram, mums bija atbraukuši viesi no Tokijas, un tagad mums tur Japānā tirgojās nāži. Es nebūtu ticējis, ka tā kādreiz būs, kad uzsāku darbošanās. Bet sākumā bija grūti un vajadzīgi ir, tā kā teicu, jau reklāma vajadzīga. Bet kas ir tas, kā jūs reklamējat ārzemniekiem, vai jūs runājat par to, ka Latvijas izcelsme, vai jūs runājat par kvalitāti? Mēs reklamējam ar video, piemēram, YouTube'ā ieliek video. Ir ļoti skaisti, kad es teiktu, ka gan kerbiķiem, gan stikla pūtējiem vajadzētu taisīt vairāk video. Skaisti video ir atslēga. Skaisti video, to jau grib redzēt tas klients. Viņš tā kā onkulis, kas sēž Japānā, nezina, kā tas ir izgatavots. Tam visam jāpievieno stāsts ir.
tas varētu palīdzēt glābt daudzas nozares. Bet kas ir šis stāsts bez tā, ka skaista bilde jūsu gadījumā? Tas stāsts ir, mēs parādām, piemēram, ko demonstrējam, kā asums, piemēram, cirvim, kā viņš tur asumu. Un arī video, kur kalšana, uguns tur, un tas jau viss patīk cilvēkiem. Un es domāju, mūsdienās vairāk to novērtēju, agrāk tas bija vienkārši katrā ciematā bija onkulis, kurš kalējis ir. Bet tagad tas tāds vairāk eksotika. Tieši šis roku darba aspekts. To ir jārāda, un tad arī būs viss kārtībā. Labi, Ilze, varbūt jums vēl komentāri? Man ir mazliet savādāk. Es domāju, ka attiecībā uz pārdošanu mums ir ļoti viegli, jo mums ir tāds brends kā Līvāna stikls, teiksim tam, kuram jau ir vairāk, tas stāsts ir vairāk kā 130 gadi, teiksim, un tas, protams, ir jūtams. Tāpēc, ka Latvijā mēs noteikti esam atpazīstami. Jāsaka, ka šobrīd mēs ražojam pilnīgi savādāk šo stiklu, teiksim, bet tas stāsts ir senais un patiesībā tādā ziņā ir ļoti viegli. Bet mums ir arī mazliet stāsts ir savādāks, ja mēs esam pašvaldības iestāde. Līdz ar to visu to, ko mēs nopelnam, patiesībā tas, ko mēs saražojam, ir priekš tam, lai nosaka tos izdevumus, šīs darbnīcas izdevumus lai tie nebūtu, kā teikt, mēs nebūtu kā sloks pašvaldībai. Visu, ko mēs nopelnam, tas aiziet atpakaļ pašvaldības budžetā un, kā teikt, vienkārši nosac mūsu izdevumus. Tā kā tāda, var teikt, šīs tradīcijas saglabāšana. Tāpēc es saku, mums stāsts ir savādāks, te grūti spriest par to pārdošanu. Patiesībā par pārdošanu ir tā, ka pieprasījums ir un mums nav problēma ar to. Ļoti veiksmīgi mēs izmantojam Facebook, teiksim, platformu, kā tādu sociālos, tādus mēdīju ziņā tieši kaut kā reklāmai un vēl, teiksim, viennozīmīgi amatniekiem ir jāizmanto visas šīs iespējamās, kā es saku, gan YouTube, Facebook, visas tās platformas, jo mūsdienās jau bez tā nevar. Un jāsaka, tas tikko, kā mēs esam paši aktīvāki, bet tieši internetā, cik mēs esam paši aktīvāki, tik arī mums uzreiz mēs jūtam to atdevi. Ļoti jūtam, teiksim, attiecībā uz pārdošanu. Linda, Laimis tikai dod iespēju izteikties, bet nav obligāti, ja nav ko piebilst. Es neko nepārdodu. Tad nepārdosiet neko. Labi, tad tālāk jautājumi varbūt mazliet savalkot kopā arī ar šo te amatniecības regulu. Pieskarsimies jautājumiem arī par izcelsmi un identitāti. Mazliet arī savalkot kopā, ko jau Jānis aizsāk par skaistiem video un stāstiem. Cik nozīmīgi jūsu darbā ir vietas identitāte un ģeogrāfiskā saikne? Un vai klienti novērtē amatniecības preču saikni ar noteiktu reģionu? Kāda ir jūsu novērojuma? Un par to reģionu domājot, šajā gadījumā Līvāna mazliet šaurāk, bet varam domāt arī par kā Latviju vai arī konkrētu, piemēram, Vidzemi vai Latgali. Man dzīvojot no Latgales vēsturiskās teritorijas apmēram 6 kilometri, vienmēr nākas skaidrot cilvēkiem arī Latvijas vēsturi un Latvijas ģeogrāfiju. Un cilvēki, braucot uz Madonu, bieži vien domā, ka viņi ir nonākuši Latgalē. Un tas viss ceļās arī no padomu laika rajonu iedalījuma, kad Latgala bija rajons ar pagastiem gan Vidzemē, gan Latgalē. Bet jā, es esmu diezgan daudz darījusi skaidrojošo darbu tieši caur keramiku, un cilvēki grib saredzēt šo vietas piederību. Viņi grib. Tad, ja viņi ir atbraukuši uz darbnīcu, viņi grib redzēt tieši, ar ko šī vieta atšķirās, ko viņi tur tādu var ieraudzīt, ko viņi citur nevar redzēt. Tirgū, tādā, piemēram, Brīvdabas muzeja gada tirgu, tas ļoti atkarīgs es pat nezinu, no katra individuālā cilvēka. Tur it kā rodās šis kokteilis, un dažreiz cilvēkam, ja viņam patīk šis produkts, viņam tā īpaši arī neinteresē, no kurienes tas ir nācis.
Nu, tā kā tur atšķirās tāda lietotāja un turista varbūt tāda pieeja. Vai tas, ko es sadzirdu, ir tas, ka tajā brīdī, kad tas ir kā daļa no kaut kādas turisma pieredzes, tad tas ir aktuāli? Jā, tas ir noteikti. Bet, ka tā ir daļa no tādas vienkārši Jā, patērēšanas? viņam patīk tur tāds sviestanāzes, jau viņam vajadzīgs, un viņš to pērk. Bet, nešaubīgi, ja šī piederība, vietas piederība ir kādas ļoti spilgti izteikta un tiešām atšķirās, tad jā, es domāju, ka tam ir nozīme. Bet, savukārt, ja šo vietas piederību, es īsti neredzu praktisko jēgu kārtot dokumentus un birokrātiju, lai apstiprinātu šo vietas piederību. Jo cik tad ir tādu, kas vēlas tagad kopēt tieši to, Es līdz galam tomēr nesaprotu šo piemēram, iespēju. ka tas ir kaut kāds veids, kā patērētājiem atpazīt, ka tas ir tas tā Jā, īstā. tādā pašapziņas celšanā var būt, bet citādi, tā ka kāds tagad gribētu viltot manu to zīmolu, es šo nespēju ieraudzīt, ka tas tā varētu notikt. Manā gadījumā vietas piederība ir mums nākusi par labu, jo, kā mēs esam izveidojuši, mana vīzija bija nosaukt uzņēmumu par Autīni, tāpēc, ka es pats esmu no turienes, un Autīnes senais pils novads ir apmēram tā kā Priekuļu pagasts tādā izmērā bija. No 8. līdz 12. gadsimtam. Tā kā mēs to arī pievienojuši stāstam esam, un tas ir palīdzējis. Cilvēkiem patīk, jo tas ir pievienotā vērtība un pagarina to stāstu un vēl ar vēsturē jau ieejam. Bet vai arī startautiski jūs to tā komunicējat? Jā, mēs parādam, no kurienes mēs esam, un tas cilvēkiem patīk, ārzemniekiem. Ne visiem, bet pasaulē daudz cilvēku ir. Es laikam jau iepriekšējā jautājumā pieskāros. Es domāju, ka viennozīmīgi. Vieta viennozīmīgi, tas tā atpazīstamība, tas, ka Līvānos stikls ir ražots kopš 1887. gada, un tas arī tas stāsts iet līdzi, teiksim. Tas ir, ka pie mums ir arī šī Līvānu stikla fabrikā ražoto trauku kolekciju apskatām, un tas atbilstoši ir tā darbnīca klāt. Kā es saku, tas jau tā, viss ir tādā kompleksā. Un Līvānu stikls, kā es saku, šis vārdu salikums, man liekas, ka ļoti ir atpazīstams Latvijā. Atpazīst arī, teiksim, Baltijā, teiksim, un arī ļoti daudz varbūt ir kaut kādi atmiņas cilvēkiem, varbūt kādreiz no bijušās Padomju Savienības, teiksim, kā teikt. Tāpēc, ka tas ir tas laiks, vai ne, kad šī produkcija bija arī tika citur vesta, un tomēr cilvēki atcerās, un, teiksim, un atbraucot pie mums, vai ne visiem ir kaut kāds atmiņu stāstiņš. Un ir ceļš, jā, kad atbrauc no Latvijas, vienmēr ir kaut kur cilvēkiem, jā, ka tur Līvānu stikls, tas jau ir, jā, ka vēl ir mājās. Ja ne sev, tad noteikti omītes bufetē, vai arī attiecīgi, kaut kur ir redzēts, kaut kur dzirdēts. Jā, tā, ka tas viennozīmīgi. Jā, šī vieta ir tas, kas ir, tas, kas piedod, vai ne, teiksim, šo. Ņemot vērā, ka jums ir arī sadarbība ar šiem stikla pūtējiem, varbūt jūs varat padalīties, vai arī viņiem pašiem ir lepnums par to, ka tas ir tieši Līvānu stikls, ar ko viņi strādā? Mums ir tā, ka teiksim, Līvānos jau ir vesela kopiena, vai ne, teiksim, tas arī bijušie Līvānu stikla fabrikas darbinieki, tas, kas varbūt šobrīd nestrādā, bet viņiem ir šis stāsts un šīs atmiņas, ar ko viņi gan dalās, gan arī labprāt atcerās, gan arī, teiksim, viņi arī citiem pastāsta, gan arī, un stikla pūtējiem arī, teiksim, tas Līvānu, tas, ka viņi ir Līvānos, tas, ka viņi ir kādreiz mūsu meistars Aleksandrs Logvins ir strādājis kādreiz Līvānu stikla fabrikā, un tad atbilstoši, jā, viņi ar to lepojas, teiksim, tā tas ir.
Kas laikam apliecina to, ka viņam ir būtiski tā izcelsme un sasaiste ar lokāciju. Jo īstenībā man arī liekas, kur tad citur, ja ne stikls, kur Līvānos, vai ne? Un tas attiecīgi, jā, mums arī, un man arī, piemēram, šīs sasaiste ir būtiska, teiksim, jā, jo es arī, piemēram, ar to tā izjūtu, ka Līvānos, tas man vienmēr saistās ar stiklu, teiksim, vienmēr man stāsts arī ir, teiksim, ne tikai to, ka, kā es saku, vienmēr man abi vecāki ir strādājuši Līvānu stikla fabrikā, un arī es pati, teiksim, šobrīd visu laiku man ikdiena ir saistīta ar stiklu. Tas tā kā tā dabiski, vai ne, kā es saku, un tiem līvāniešiem tas stikls tek asinīs, ko darīt, Šis ir skaists apkopojums par to, kas ir dabiski. Bet jūsu amata mājā jau ir arī citi amati, ne tikai stikls. Es esmu redzējis, ka jums ir stelles. Ziniet, jā, bet, teiksim tā, mums tas stāsts mazliet savādāk kopš tā laika, kad mēs pārņēmām Līvānu stikla fabrikas muzeja kolekciju, un kad mums ir šobrīd šī stikla pušanas darbnīca, jāsaka, tas tāds iesākās mūsu stikla ceļš, un īstenībā šobrīd mēs ļoti, patiesībā tas ir tas unikālais, kas ir Līvānos, un tā kā tas mantojums tika uzticēts mums, tad mēs ar pilnu atbildību to arī uzņēmāmies, un šobrīd, jā, mēs ļoti esam vairāk tendēti tieši uz stiklu, bet kas attiecas uz pārējām amatniekiem, tad mums ir atsevišķas telpas studijai Dubna, kas ir audēja studija, un mums pirms šīs, jāsaka, pirms šī laika, kad mēs bijām saistīti ar stiklu, kad mēs bijām tikai kā amatu māja un darbojāmies, jāsaka, mums bija diezgan, mēs nevarējām tā kā amatniekus pie sevis dabūt. Viņi ļoti pasīvi uz to reaģēja, jo kādā sakarā, teiksim, apmēram viņiem ir sava darbnīca vai vēl kas, kāpēc viņiem būtu jānāk šeit. Un ko tad mēs tādu dosim? Un priekš kam tas centrs vajadzīgs? Mums bija tāda nostāja. Un īstenībā tas stikls bija atkal tas, kas mums tā kā iedeva to mūsu, patiesībā mūsu mērķi un mūsu tādu, mēs esam ļoti par to, pateikt, liktenim pateicīgi. Tā. Un tāpēc arī par citiem amatniekiem man grūti spriest. Es tomēr saprotu, ka viņi tomēr vēlas darboties. Mēs sadarbojamies ar visiem. Arī pie mums arī ir iespēja veidot gan izstādes, bet tā, lai mēs būtu kā centrs citiem amatniekiem, tā īsti nav. Mums ir mazliet cita, tā kā mēs esam aizgājuši citu ceļu, tā teiksim. Es varbūt tikai piebilstu par to aizsardzību, kāda jēga tam ģeogrāfiskam nosaukumam. Un tur ir jāsaprot, ka, protams, viens ir, ja vēsturiski, tas ir tāds drīzāk kā lokāla patriotisms, un tā tieši vēl vairāk pievēršot sabiedrības, turistu vai citu uzmanību uz to, kas notiek konkrētā reģionā. Tas ir tas viens no veidiem. Protams, arī, lai izvairītos no gadījumiem, ja tajā reģionā kaut ko tik specifisku dara, ko citur neatbilst tā kvalitātei. Ja es to pašu varu darīt Rīgā un, piemēram, citā reģionā, tad tam varbūt vairs nav tā pievienotā vērtība. Bet amatniekiem tas, ko vēl var aizsargāt, kas ir vairāk tas individuālais, tad, piemēram, var izvēlēties preču zīmes. Jo ģeogrāfisko norāžu aizsardzību tas nepasargās vienu amatnieku kaut vai grupu, jo jebkurš, kurš atbildīs tām specifikācijām, kas būs noteiktas, varēs to produktu tā saukt un tirgot. Tātad tā aizsardzība ir vairāk tāda lokāla, ģeogrāfiski tas ir svarīgi pašvaldībai vai ir vietējie kāda apvienība, kas grib uzturēt to dzīvu, tad tas ir viens no mehānismiem, kā veicināt atpazīstamību, piesaistīt līdzekļus vai piesaistīt vienkārši sabiedrības uzmanību. Jā, es gribēju pieminēt, tagad klausoties stāstu, es iedomājos, ka tā tiešām varētu būt tāda reklāma, ka redziet, mūsu reģionā ir tāds un tāds šis produkts vai šī ģeogrāfiskās izcelsmes šī zīme, un te mēs, darinām, taisām, piemēram, to, un tas ir īpaši tikai tam, tas tāpatās kā aizbrauktu, piemēram, uz to pašu Latgali, uz Latgales keramiķu dienām, cik no jums ir bijuši. Bet, man pēdējos 11 gadus tas ir tā kā tāds svētceļojums, citi iet 15. augustā, man ir podnieku dienas Latgalē.
kur man katru gadu gribās aizbraukt un būt klāt un piedzīvot to brīnumu, kad ir šī cepļu kurināšana, ir šo darbu izņemšana un arī tās sarunas savstarpējās, kur ir iespēja satikt to meistaru klātienē. Es ļoti gaidu, kad Latgales podnieku, pareizāk sakot, Latgales podniecība šīs tradīcijas kāds ierakstīs nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā no Latgales podniekiem. Un tad, protams, visas geogrāfiskās atpazīšanas zīmes un viss pārējais, bet tā mums tiešām ir Latvijā tāda vērtība, ko, man liekas, ne visi Latvijā dzīvojušie atpazīst, jā, keramika, jā, Latgale, bet tur ir tā iespēja pabūt klāt tajā pašā procesā. Un kā jūs uzskatāt, vai šī jaunā amatniecības regula amatniecības produktiem varētu palīdzēt stiprināt Latvijas amatnieku konkurētspēju starptautiskā tirgū, kas ir viens no virzieniem, ko šī regula sola, ka varētu palīdzēt attīstīt, kas arī varbūt ievadot arī, kas parādījās gadījumā, kad mēs runājām par pārtikas produktiem, tad parādījās, ka ārzemnieki jau tomēr atpazīst. Tā ir varbūt lokālā mērogā, ka mums nav tik ļoti atpazīstama, bet tie turisti saprot, kas tas ir. Jā, es varbūt grūti tā komentēt, kas tieši varētu būt tas iegūms, bet tomēr šī jaunā regula paver iespēju izglītot sabiedrību kopumā par geogrāfisko izcelsmes norāžu aizsardzību un arī tieši attiecībā uz amatniecības produktiem. Vēl es gribēju pieminēt, ka regula paredzēja iespēju dalību valstīm izvēlēties divas iespējas. Vai atteikties no tās nacionālās fāzes un nodot to Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu birojām, vai paturēt Latvijā, lai vismaz pirmo fāzi dalību valsts būtu gatava veikt pati. Es gribēju vienkārši painformēt, ka Latvijā ir pieņemts lēmums, ka to nacionālo fāzi tiks paturēt Latvijā. Tādējādi nodrošinot to, lai amatniekiem būtu pēc iespējas vieglāks process pieteikties, saprast, un visticamāk, ka šī iestāde, kas to veiks, būs patentu valde, un līdz ar to arī patentu valde iesaistīsies gan reklāmas kampaņās un būs daudz informējoši pasākumi, un visticamāk gan pa Latvijas reģionu braukājot un mēģinot apzināt, kas varētu būt tie, kas reģistrēt un stāstīt tos ieguvumus. Un tā reģistrācija ir tajās divās fāzēs. Tā otra ir Eiropas Savienības līmenī. Un, kad tas tiek apstiprināts Eiropas Savienības līmenī, tur jau tas tirgus arī ir krietni plašāks un līdz ar to var tikt pamanīts. Un ir tā iespēja vismaz Eiropas tirgu brīvāk pārvietoties un piedāvāt savu produktu. Man komentārs varbūt ir tāds, ka tomēr viss reducējas uz to, ka ir jābūt šai diezgan spēcīgai organizācijai, kur ir ar mieru visu šos birokrātisko ceļu iziet, lai tas notiktu. Un tādai organizācijai, kurai ir potenciāls pastāvēt ilgstoši un uzturēt šo. Tā var būt organizācija, tā var būt pašvaldība. Tas ir jābūt kaut kam tādam, kas ir paredzēts pastāvīgi, jo tas aizsardzības mehānisms nav paredzēts individuāliem amatniekiem, jo tam ir cits iespējas. Jā, bet kā jūs tīri praktiski to, kādu piemēru varbūt, kā jūs tīri praktiski iedomājaties, kas ir šīs amatnieku organizācijas, kas kaut ko tādu var izdarīt? Ir biedrības, vai piemērs būtu ar Līvānu stiklu, atļaušos. Pieņemsim, ja tas ir pašvaldība var šo organizēt un nodrošināt, kādi ir tie kritēriji, kam būtu jāatbilst, kur ir tā īpašā vērtība, ka tas ir tur, un nodrošinot, ka jebkurš, pieņemsim, kurš šajā teritorijā ar to nodarbojas un izpilda noteiktos kritērijus, var savu produktu dēvēt, piemēram, par Līvānu stiklu. Tas, protams, nav tik viegli apzināt, kurus būtu tie amatnieki, un Latvijas tas tirgus tomēr nav tik plašs un varbūt ar kaut kādu lokālu, kur būtu tādi ļoti pazīstami tie produkti, bet mēs ceram, ka ar šo iesākto kampaņu un popularizēt vispār to, varbūt arī raisīt vairāk priekšstatu un kaut kur atrastos, tāpat kā arī uz lauksaimniecības produktiem. Tad, kad tas sākās, neviens neiedomājās, kuri tieši tie būtu, bet laika gaitā, ja lokāli izveidojas, tas visbiežāk tomēr liekas, ka ir tas lokāla patriotisms un tā vēlme
kaut kā to savu reģionu pacelt vairāk gaismā, tad šis varētu būt viens no tiem mehānismiem. Jo arī vēl pieminēšu, ka tas, protams, nav ļoti vienkārši. Pieteikt preču zīmi vai kā citādi aizsargāt ir krietni vienkāršāk, bet mēs kā iestāde noteikti centīsimies palīdzēt, cik vien var, skaidrojot un cik mūsu robežās atbalstīt to, lai pēc iespējas atvieglot to procesu. Un arī šobrīd tiek risināts, ir jāmaina regulējums, protams, lai ieviestu regulas prasības, un tiek domāts, kā pēc iespējas vienkāršāk. Kādi ir tie minimums, vienkārši soļi, lai neapgrūtinātu, lai tas nebūtu birokrātisks process, kur tikai jāizpild papīru pēc, lai tas nesagādātu liekas grūtības. Nu jā, man īstenībā vēl par to klausoties, jāsaka, ir tā, ka man atkal rodas tiešām ļoti daudz jautājumu, jo tā arī sanāk, jo kas tad veiks šīs darbības, kā teikt. Es, piemēram, saprotu, kā mūsu gadījumā tā ir pašvaldība, bet atkal mums nav tādu darbnīcu kopuma, teiksim, vairākas darbnīcas pilsētā vai vairākas darbnīcas tā kā apkārtnē, kuras, nu, tā kā būtu, tā ir viena darbnīca, ja, teiksim, tā kā, tas tā kā it kā nemaina, ja, to, ja. Bet, piemēram, es iedomājos, piemēram, par citiem, ja, teiksim, kaut kāds lielākam, teiksim, kopumam, nu, kaut vai, teiksim, Latgales keramika, nu, kurš tad būs tas, kas uzņemsies iet šo birokratisko ceļu, teiksim, ja, jautājums, kurš būs tas, kas tā kā to visu izdarīs, ja, nu, un kādi būs tie ieguvumi, tad jau, nu, tad tas, man liekas, vai tas būs, vai šis, nu, teiksim, būs, nu, tā kā, vai šī ieguvuma būs lielāki nekā tas ieguldītais darbs, teiksim, ja, nu, kas ir tā kā, tas... Es nezinu, vai es pareizi salīdzināšu, bet nu, tas ir tāpatās, kā ierakstīt šī nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā vai UNESCO sarakstā, ko varbūt atbraucot uz valsti, piemēram, kāds turists izlasa. Jo man pašai ir bijis tā, ka to aizbrauc, un tad, kad tu saproti, ka tu esi aizbraucis pie UNESCO kaut kāda mantojuma pērles, un, nu, tas varbūt būtu viens no tādiem punktiem, ko tu, piemēram, aizbrauc paskatīties, bet kas tad viņiem tur ir ar tiem ģeogrāfiskās izcelsmes produktiem, nozīmes produktiem, ko tad tur var tādu iegādāties, un viņam arī varbūt savādāka vērtība ir, nu, es nezinu, vai tas sviests vai sklandrauss paliek no tā garšīgāks, bet katrā gadījumā presē viņš redz uzceļ uz virmo, un kāds pasaka, ka tas ir kaut kas tik negaršīgs, savukārt man ļoti garšo. Tas tāpatās būtu ar Līvānu stiklu vai Latgales podniecību. Nav jau teikts, ka visi varbūt sapratīs to, bet man liekas, ka tā ir tā vērtība, nu, ka mēs paši apzināmies, nu, ka tas mums kaut ko nozīmē, vai, piemēram, arī tā Vidzemes podniecība kopumā, jo tās ir tādas, varbūt, tradīcijas, kā Baiba teica, no vienas puses žēl, kad jūs kaut kā kopā vairs neturaties, vai arī paliekat, nezinu, pārpasaulīgāki. Jā, pamazām, kad varbūt pazūd tā kopības sajūta, jo, nu, tas vienkārši arī stāstot pa Latviju, tāpatās kā par tautastērpiem mēs stāstam, ka mums tur ir tik un tik reģioni, tik un tik tērpi, un, nu, gribētos, piemēram, ja kāds pasūta tautastērpu, ka viņu darina, piemēram, tur Nīcā vai Bārtā, nevis, es nezinu, es atvainojos Ludzā, piemēram. Nu, es nesaku, ka viņi slikti taisa, bet kad ir tas, nu, tam reģionu tā pievienotā vērtība tai vietai. Jā. Bet vai tas, ko tu vēlies norādīt, ir tas, ka šis lokāla patriotisms palīdzētu arī pēc tam tajā starptautiskajā tirgū? Ja jautājums lielā mērā bija grūti prognozēt ir, bet es domāju, ka tā ir noteikti, nu, tā kā kvalitātes zīme kaut kādā veidā, nu, ja tu zini, ka šis produkts ir labs, kvalitatīvs, ko atzīst vietējā kopiena un saprot un novērtē, kad mums ir, redziet, šie skaistie, kaut vai, es atvainojos, spieķīši. Jā, jo arī man tas piemērs patika. Es iedomājos, ka tos spieķīšus, ja tur taisīt arī vairāk to meistaru, varbūt, ka no tā var uztaisīt vēl kaut kādu citu tā lietu, uz kurieni varbūt vēl virzieties, nezinu, kaut kāds dizaina produkts vai kaut kas tāds. Nu, tas paver iespēju varbūt arī attīstīt to, nu, tradīciju vai kaut ko vairāk. Ir jautājums. Komentārs ātrs. Klausoties jūsos, man likās, ka viens
jo viņiem ir gan administratīvā kapacitāte salīdzinoši lielāka nekā vienai pašvaldībai, un arī tas daļēji vismaz atbilst vēsturiskajiem kultūras. Jā. Paldies par komentāru. Baiba, es jūtu mazliet no jūsu puses varbūt tādu skepsi. Es izmantoju šo apzīmējumu. Varbūt jūs vairāk varat pakomentēt, kāpēc jums varbūt šķiet, ka es varbūt kļūdos, nepareizi nolasu, bet ka šis nepalīdzēs. Es varbūt tā esmu sevi tā mazliet uzspēlēti pozicionējusi kā opozicionāri, ja? Bet visu dzīvi es esmu tā kā bairījusies no dažādām organizācijām un strādājusi individuāli. Un pati bijusi atbildīga par savu amatnieces darbu. Un savulaik, kad arī neatkarības sākumā bija tāda iespēja veidot varbūt šo te pašu Vidzemes podniecību kā studiju noformēt, es tā kā no tā, tādas diskusijas mums iekšējās bija, bet es tā kā, man šķiet, ka tas tā nav piemēroti. Varbūt tas ceļas no tā, ka amatnieks ir savā būtībā individuālists. Viņam vajag to, kā viņš ir pieradis strādāt. Un pati es zinu to, ka man šie birokrātiskie šķēršļi ļoti nepatīk. Ja? Un līdz ar to es gribu uztaustīt tās problēmas, kuras tur varētu rasties. Tāpat laikā, jā, ja cilvēkam, reģionam, pašvaldībai, cilvēku grupai ir šī vēlme un nepieciešamība, tad tas droši vien varētu būt labs veids, kā sevi popularizēt, kā sevi apstiprināt. Es varbūt tiešām liktu to uzsvaru tad uz to pašapziņas momentu, ne tik daudz kā uz to viltojuma gatavošanu, jo, piemēram, ja tagad tika pieminēti Bārtas brunči, ja tagad viens Bārtas brunčs uzaudīs, piemēram, es nezinu, Madonā, tad viņi nebūs Bārtas brunči, būs viņi Bārtas brunči, labi. Jā, kvalitāte ir nosaka to, kas tas būs, vai tas būs atbilstoši vai nebūs, tad es līdz galam to varbūt arī tā neizprotu. Tieši cik lielas tās tas ierobežojums, kāds rodās. Es tā kā mēģinu saprast, vai, piemēram, ja kāds pasludina, ka viņš tagad taisa Vidzemes īsteno Vidzemes podniecību, un tagad es nedrīkstēšu taisīt, vai kaut kā tā. Tieši tā doma ir, ka nevis viens var noteikt, bet ja ir kopēji vienā reģionā, piemēram, amatnieku apvienība vai kas nosaka, kas ir tie konkrētie standarti vai kritēriji, kam tam produktam jāatbilst. No tā es tieši baidos. Nē, bet tad kaut kam ir jābūt vienojušam, jo, ja individuāli jums jau to, kā lai to saka, ja jums individuāli ir savs kaut kāds produkts, kas neatbilst tiem, vai jūs domājat, vienā reģionā pastāvēt dažādas? Tur jau tā lieta, ka amatnieki nestrādā kā rūpnīca. Viņi strādā pēc, katram savs rokraksts, un ir diezgan grūti savilkt kopā. Pat ja viņi strādā vienā, kaut vai ņemsim to pašu Latgales keramiku. Ja. Cik ļoti dažādos virzienos šobrīd strādā Latgales keramikas amatnieki. Ja tā vairs nav vienāda kā 80. gados, ka visi taisīja krunčainas vāzītes, un tas viss bija, tā visa bija Latgales. Tagad Latgales keramika ļoti daudzveidīga. Un kur būs tā, vai amatnieki paši sevi ar šo neierobežos kaut kādā mērā? Jo ierobežos tas tikai tajā mērā, ka tad tā apvienība vai kas, vai, piemēram, pašvaldība vai kāds lokāli vienojas, kas tie ir, un piesaka, tad tie cilvēki, tie amatnieki vai kas atbilst, var izmantot šo. Citi nevarēs. Ja, tur tā lieta, bet tad, ja baidzētu tā būt, ka tomēr tajā lokāli vai kas ir tie kriteriji, un tie nevar būt tik sīki un detalizēti, ka viņi atbildīs, 5 amatniekiem mēs tagad vienosimies, sarunājam, tieši šitā, un citi neviens to nevar izpildīt. Tādus kritērijus neapstiprinās. Tā specifikācijai ir jābūt tādai, ka jebkurš var īstenot tos, ja viņš dzīvo tur un grib izpildīt kritērijus, lai viņš varētu lietot šo apzīmējumu. Bet kopumā vēl es gribēju piebilst, ka ģeogrāfiskā izcelsmes norāžu aizsardzība noteikti nav tas visplašākais veids, kā aizsargāt savu intelektuālo īpašumu. Tas tiešām ir specifiski, un tas ir salīdzinoši retos gadījumos izmantojams. Bet vienkārši tā labā ziņa, ka tas rada tādu platformu,
kur kopumā var runāt par Latvijas amatniecību un popularizēt un veicināt, jo tie pasākumi izglītošie, protams, būs ar tēmu ģeogrāfisko izcelsmu norāžu aizsardzību, bet amatniecības produktiem. Un tas, manuprāt, paver iespēju visā šajā nozarē. Un to izvērtēt, ko tieši reģistrēt, tas, protams, jau ir cits jautājums. Tāpatās, kā tas nav obligāts pasākums, ja, tas ir uz brīvprātību balstīts, un ja kāds tur saskata iespēju, tad viņš ir instruments, pie kā vērsties un ko darīt. Nav tā, ka nezinu, ko darīt. Es gribēju jautājumu precizējoši uzdot. Runājām par Latgales keramiku. Ja teiksim, Latgales plānošanas reģions reģistrē Latgales keramiku kā zīmi. Tas nenozīmē, ka visi Latgales keramiķi, tagad izstrādājot savu produkciju, var likt virsū zīmi Latgales keramika. To varēs darīt tikai tad, ja viņi izpildīs tos nosacījumus, kas ir. Un ja būs reģistrēts, ka Latgales keramika ir tieši tā viļņainā mala vai vēl kaut kas tur tā īpašā osa, es neesmu speciālists, bet kaut kādi atsevišķi aspekti no tās Latgales keramikas, tas ir tas, kas dod to nosaukumu Latgales keramika. Tad tie, kas būs izveidojuši šādu, tad uz tā produkta varēs likt, ka tā ir Latgales keramika. Ja viņš nākošā dienā taisīs melno keramiku, tas pats mākslinieks arī pašā darbnīcā. Tas vairs neskaitīsies. Es tā saprotu, ka tie nosacījumi pasakot, uz ko tas attiecas. Tas nenozīmē, ka visi produkti, kas tiek ražoti tādā vietā, viņi tā kā iedzim šī nosaukuma. Bet tā viļņainā mala, izejot pasaulē, izejot Eiropā, nesīs līdzi domu, tā ir Latgales keramika. Tā es tā saprotu, ja es pareizi saprotu. Vai arī vairāk tas būtu tad, ja tiešām būtu tāda lieta, ka kopētu tieši konkrēto kāpostiņa vāzi tikai tādā veidā. Tas būtu tas. Laima, varbūt jums pie šī kāds komentārs? Man liekas, man jau daudz komentāru, bet tas ir, ka, protams, tas galvenais un pirmais solis ir apzināt, kas tad ir īpaši tajā reģionā vai vietā, vai tas ir cilvēku resursi, ka tur ir gadu gaitā nodotas tās prasmes un zināšanas, un tieši tur koncentrējas tie, kas to māk, vai tas ir kaut kāda izējmateriāla, kas ir iegūta tieši specifiskā vietā, un tas piešķir to kvalitāti, to kaut ko īpašo. Tas tiešām nav tā, ka es tagad izdomātu, ka es veidošu somas Rīgā un tagad pieteikšu Rīgas somas un viss. Nē, tur ir jābūt kaut kam tam, bet es saku, es tā uzreiz nevaru pateikt, kurš varētu pieteikt. Mēs esam skatījušies, un, protams, ir kaut kas varbūt kā Līvāns tiks vai Latgales keramika vai Siguldas spieķīši, kas jau ir iezīmēs ar kaut kā to ģeogrāfisko vietu un kaut ko, ka īpaši tiek darīts tur. Bet to ir jāsaprot, protams, vairāk amatniekiem kopā vai reģioniem, bet vēlreiz akcentēšu, ka šī ir vienkārši iespēja, ko var izmantot un iespējams pievērst sev vairāk uzmanību. Vadimam ir komentārs vai jautājums. Vai nav nepieciešamība izmantot arī mikrofonu arī publikā? Labi, jūs varētu padot. Sakiet, lūdzu, vai ir skaidrs, kā notiks šī reģistrācija, cik tas maksās un kas būs tie kaut kāda komisija, kas šos kritērijus noteiks, izskatīs? Varbūt tieši otrādi Latgales keramika nav tā cakainā maliņa. Šobrīd es varu pateikt tikai to, ka viss notiek procesā un nav vēl stājies spēkā un likumi nav grozīti un normatīvi nav izstrādāti. Bet tiek paredzēts, ka šo pārbaudu veiks patentu valdē, kur izskatīs eksperts, bet tas, kas tur būs, ko nosaka, kur ir cakainā maliņa vai kas, mēs vērtēsim tikai to, kas ir pieteikts tajā pieteikumā. Un tas ir jāvienojas tajā reģionā vai amatniekiem vai kam kopumā. Vai eksperti vai patentu valdē nevarēs noteikt, nē, cakainā maliņa nav Latgales keramika, vai tieši pretēji ir. Par to vienojas un to izvērtē vienkārši, vai atbilst tiem kaut kādiem noteiktiem kritērijiem. Bet noteikti vairāk par pašu regulējumu būs tad, kad varēs vairāk komentēt, ka tas stāsies spēkā un būs izstrādāts.
Cik maksās tāda reģistrācija? Arī par maksu. Apmēram saprast 5 eiro vai 500 vai 5000. 1000 tie noteikti nebūs, un arī visticamāk, ka 100 ne. Patentu valde mēģinās noteikt to, ja patentu valde būs atbildīga institūcija, tā cena būs tikai tik, lai nosaktu ekspertu darbu, kas ir tā kā ne. Mēs tiešām mēģināsim pēc iespējas pieejamāku šo mehānismu sabiedrībai un amatniekiem. Ja drīkst izteikt vienu komentāru saistībā ar Latgales keramikas piemēru. Ja mēs runājam tieši par Latgales keramikas piemēru, protams, specifikācijā dokumentā, kas raksturos gan teritoriju, gan ražošanas veidu, būs noteikti tie kritēriji, kuriem izpildoties tie konkrētie amatnieki varēs izmantot šo nosaukumu. Parasti jau tie amatnieki, kur atrodas tajā vietā. Bet šeit ir jāņem vērā, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, tas ir kolektīva tiesība. Tas nozīmē amatnieki, kuri atrodas konkrētā reģionā, konkrētā vietā, ģeogrāfiskā vietā, varēs izmantot šo kopīgo norādi, bet vienlaikus viņi katrs varēs likt arī savas individuālās zīmes. Jo tas ir parasta prakse, ka šo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi reģistrē to kā kolektīvo tiesību papildina individuālās zīmes, parasti preču zīmes. Un jo vairāk konkrētie izstrādājumi, Latgales keramikas izstrādājumi iegūs savu atpazīstamību, jo vairāk viņu zinās un pirks, jo ievainojamāki tie kļūs pret imitācijām. Un šeit arī ir tas kolektīvās tiesības spēks, ka visi kopā attīsta to, ko kopā izmanto, nosaukumu, ko kopā izmanto. Un attīstot nosaukumu, viņi attīsta arī vienlaikus pašu sevi. Ja ir tikai individuāla tiesība, tad zūd tas, ja tā var teikt, grupas spēks. Un tāpēc arī ir tā jēga ģeogrāfiskās izcelsmes norādē, ka visi kopā attīsta to, ko izmanto visi kopā, bet, protams, katrs ražo savu izstrādājumu, un katrs to apzīmē ar savu individuālo zīmi, parasti preču zīmi. Un tā tas notiek visā pasaulē, visā Eiropā. Un viens piemērs, kāpēc, piemēram, vidusjūras valstis lielā mērā ir pacēlušās lauksaimniecībā. Tāpēc, ka viņiem ir ģeogrāfiskās izcelsmes norādes attiecībā uz pārtikas produktiem un pārtikas un lauksaimniecības produktiem. Vai, piemēram, par amatniecību runājot. Te piemēri var būt daudz, bet es atceros Venēciju Murano. Ja jūs esat bijuši Murano salā Venēcijā, tad tur vesela virkne ar tiem veikaliem. Un es ieju Murano tajā salā, es varu iet pa visiem šiem veikaliem, un tur katrs, protams, ir savs amatnieks, bet viņi izmanto vienu un to pašu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, Murano stikls, Murano glāzs, un es varu izvēlēties, no kura amatnieka pirkt. Tā kā šeit jāņem vērā arī to, ka tas, it kā šo norādu var izmantot jebkurš no tiem ražotājiem amatniekiem mūsu gadījumā, bet viņi vienlaikus izmantojot šo norādi stiprina viņu visi kopā. Tas ir tas viņu spēks. Sveiki visiem, es esmu no Vidzemes plānošanas reģiona, Artiniksona, un es vienkārši šajā sakarā prātoju, kā to nākošanai te kolēģiem. Un, ka es kā piemēru varēju izdomāt, piemēram, kas saista, piemēram, Vidzemes keramiku, piemēram, iedomājas par Vaidavas izstrādājumiem. Vaidavas keramiku, viņi izmanto, piemēram, lodes mālu, un, piemēram, varētu idejiski, kā es saprotu, viens no kritērijiem varbūt tas, ka, piemēram, Vidzemes keramika, vai varētu tas būt plašākā reģionā, ka tiek izmantots šis lodes unikālais māls, izmantots kaut kādas konkrētas tehnikas, piemēram, tas ir virpots vai izmantots roku darbs. Un šo tad iesniedz to kā ģeogrāfisko to atpazīstamības zīmi. Un attiecīgi to var uzlikt Vaidava, var uzlikt sev to zīmi, var uzlikt vēl kāds vietējais ražotājs vai kāds cēsīs, kas ražo keramiku. Un visi darbojas zem šīs preču zīmes, un attiecīgi to arī pasaulē izplata Vaidava, sūta uz ārzemēm, uz Ameriku, kā Vidzemes keramika, un tas iet mums visiem palīdz. Un attiecīgi mēs kā Vidzemes plānošanas reģions, mēs izveidojam šo komisiju, mēs pieaicinām ekspertus, keramiķus vai kas, viņi izvērtē šo kopīgo pieteikumu. Mēs to pieteikumu apvienojam, iesniedzam patentu valdē, viņi tikai šo dokumentu pastāsta, ir pareizi, nav pareizi un sūta uz Eiropu. Tā es to saprotu šobrīd. Varbūt kopsavilkot, man ir tas, ko es sadzirdu un ko es varētu minēt šajā kontekstā, ir tas, ka skaidrs ir viens, ka šis vēl ir jauns, svaigs, ir daudz nezināmo.
Un pilnīgi skaidrs, ka ir jābūt gana lielam komunikācijas darbam, lai tas amatnieks varētu saprast, vai tas būs birokrātiskais sloks, vai tas būs ieguvums. Un pats tad attiecīgi varētu izvērtēt. Un tāpēc arī noslēdzot diskusiju, pēdējais ātrais īsais jautājums, arī kaut kas, kam jūs jau pieskārāties, bet tad sākot varbūt ar Laimu. Kāda būtu amatnieka galvenā motivācija izmantot vai neizmantot šo jauno aizsardzības mehānismu? Es drīzāk teiktu, ka tas jautājums varbūt tieši nav konkrēti amatniekam, jo viens amatnieks visticamāk ir ļoti retos gadījumos šādu geogrāfisko izcelsmes noteikti var pieteikt viens amatnieks. Kā piemērs būtu, ja tā ir izmirstoši un viņš ir tiešām pēdējais, kurš šo... Domājot par to, ka viņš varētu būt tas, kas iesāk šo procesu, ka apvienojas grupā vai tad pašvaldību pabaksta. Veicināt šo procesu ir tas, ko es minēju jau iepriekš. Manuprāt, tas ir lielisks rīks, kā pievērst uzmanību un patērētāju turistu piesaistīt vēl vairāk publiku tam savam darinājumam un es domāju, tā arī bruģēt savu ceļu gan uz Eiropu, gan starptautiski. Jācer, ka varbūt tiešām šis ir veids, kā padarīt sevi varbūt vēl populārāk vai nostabilizēt šīs pozīcijas vai šo kopienu veidot, bet, kā jau mēs te arī dzirdējām sarunā, tad ir daudz lietas, kas jāpilnveido kopīgā komunikācija, vispār sapratne, izpratne par šo dokumentu regulu un arī tas, vai iesaistīties vai nē, tas nav obligāts pasākums. Vienīgais, kas man uztrauktu, ka kāds var būt pirmais, un tu vari paspēt neiekāpt tajā visa tramvajā. bet zinot vēsturisko attīstību, kā Latvijā, cik lēni ienāca nemateriālā kultūras mantojuma jēdziens, tad tie ir stabili gadi 20. Mēs vēl varam darboties un domāt, kā mēs tiekam galā ar šo. Jā, es laikam arī piekritīšu tam, ka tas noteikti ir veids, kā Latvijas amatnieki var kļūt starptautiski atpazīstami, jo tās zīmītes, teiksim, tās visi tie logo, kas tur ir, tad viņi tiešām ir visā Eiropā, un tas ir tas plusiņš, kas būtu. Tā otra puse, kā es saprotu, ka te gan vajadzētu tādu tiešām lielu diskusiju un arī iesaistīt pēc iespējas vairāk tieši pašus amatniekus. Viņus jo man liekas arī starp viņiem pašiem noteikti būs ļoti dažādi priekšstati par to, kas ir viena vai otra, tradicionālā kaut kāda, nozare un tā. Nekādā gadījumā, man liekas, nevajadzētu uzņemties šo jomu nespeciālistiem. Tā, ka mēs tagad izdomājam, mēs to izdarīsim, jo tas viss ir baigi forši. Mums vajag, tāpēc, ka tas ir, tāpēc, ka atkal ir, tur ir daudz ļoti jautājumu, es tā uzskatu. Vairāk jautājumu nekā atbilžu, manuprāt, šobrīd. Es arī piekrītu, ka tas ir ļoti labs veids, kā popularizēties. Kā piemēru, kā analogu es varu minēt, mums nažiem spalvus mēs taisam no melnozola. Melnozolu ir vietas, kur iegūst, un viņam uztaisa arī dendroloģisko testu. Nosaka, cik viņš ir vecs. Viņš ir 1800 gadu vecs. Un mēs vēl aizsūtam, izprintējam papīru certifikātu, ka tas tā ir. Tas cilvēkiem uzreiz ir, tur ir certifikāts, un tas ir autentisks. Tas noteikti varētu tev palīdzēt. Savas bažas un nemieru es jau izteicu, un es gribētu varbūt nobeigumā teikt tā, ka es esmu priecīga par to, ka amatnieka vārds beidzot nav vairs lamu vārds, un ka mēs par to runājam nopietni, un ka tas tiek apspriests visdažādākajās veidos un līmeņos, jo pirms 30 gadiem tā nebija. Kādu nosauc par amatnieku, tas cilvēks varēja arī apvainoties. Ja? Tā kā laiks ir mainījies, un mēs paši esam mainījušies, un domāju, ka arī uz priekšu nekas tā nepaliks
viss attīstīsies. Vēlreiz paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Es neteikšu, ka mēs liksim punktu, mēs liekam komatu šai sarunai, kā jau minējām arī paši par to, ka šis ir iesākums. Un tagad es dodu vārdu tad Ievai Vītolai šīs dienas kopsavilkumam. Varam iet, jā. Dosim skatuvi tagad Ievai. Neuztraucieties, es ilgi vairs nerunāšu, bet katrā ziņā tiešām visu mūsu semināru un Latvijas Kultūras akadēmijas vārdā mēs sakam lielu paldies par šī pasākuma kuplu apmeklējumu. Tas tiešām ir negaidīti un patīkami. Mēs redzam, ka ir jēga tam, ko mēs darām un kādas aktuālas tēmas mēs izdiskutējam. No tāda pārtikas ražotāja viedokļa es uzreiz jau jums varu pateikt, kas mums arī pētījumā parādījās, ka visgrūtākais, kas ir bijis sagatavojot pieteikums, ir vienoties par vienu noteiktu recepti. Un es pieņemu, ka arī šīs te amatniecības regulas ietvaros tas būs visgrūtākais, bet kas man tā iedrošina un liek priecāties, man liekas, amatniekiem tā ir lieliski iespēja veidot un stiprināt savus kopienas un nāk kopā. Jūs zināt, kā mums Latvijā ar to visu ir. Savukārt mums kā patērētājiem, pircējiem šī ir tā iespēja ieraudzīt ģeogrāfiskās izcelsmes norādes zīmes, un mēs zinām, ka tā ir kvalitāte, ka tā nāk no konkrētas vietas un ka mēs to varam paļauties. Un katrā ziņā man liekas, mēs arī tagad varam iet uz lielisko piecinieku vai veiksmi intuīciju prāts, jo jūs visi tagad zināt, kas ir ģina vai ģeogrāfiskās izcelsmes zīmes, un arī tās ieraudzīt, un arī kāda jauna regula stāsies ar 25. gadu, kas nav vairs ar kalniem spēkā. Tā kā tiešām liels paldies, un tā kā Agnes teica, droši vien sekojiet līdzi gan patentu valde vai reģioni, tad rīko šīs te seminārus un informatīvās kampaņas, un es domāju, ka mēs no tā viss būsim tikai ieguvēji. Tā nav birokrātija un biedrs, tā ir mūsu iespēja. Paldies par uzmanību!